Sveiki, mani sauc Aigars, un jūs esat BeSafe Latvija YouTube kanālā par darba aizsardzību, un šodien tātad par atbalstiem. Jā, ļoti svarīga lieta, tātad atceramies, ja mums ir jāizvēlās bīdītāji speciāli, ko mēs turam ar rokām vai atbalsti, tad atbalstiem vienmēr, protams, būs priekšroka. Mums jāatcerās, ka tad, kad mēs lietojam bīdītājus, faktiski mums ir jānodrošina tātad trīs veida šīs te procesi, ja mēs tā sakam, tātad bīdīšana, kur mēs bīdam virsū uz apstrādes instrumenta. Attiecīgi šeit, protams, vairāk pats instruments spiež uz leju, bet aizmugurē viņš tā kā ceļ uz augšu. Ja, un tāpēc ir tas, ka mums īstenībā tā vājākā vieta vai tā vieta, kas ir visbīstamākā, ir tieši aiz zāģa, un mums tad iznāk kaut kā spēcīgi spiest tieši aiz zāģa. Protams, kad ir spiede, kas ir viena no sāniem, ja, tad mums ir jāspiež pie šī te atbalsta, ja, lai tad precīzi nozāģētu, un spiede ir arī uz leju, ja, lai mēs tā kā turētu, kā es tikko teicu, pie galda. Šeit ir viens paraugs, tātad tas bīdītājs, ja, tātad par bīdītājiem ir atsevišķs video, var pastīties ar visu stāstu, bet mēs šoreiz tātad vairāk par atbalstiem. Tātad rullīšu atbalsts. Paskatāmies, tātad ideja, tātad mums ir jāspiež gan no sāniem, gan no augšas, un, protams, kad pēc tam mēs viņu bīdam cauri, un mums ir droši, mēs zinām, ka augšējais atbalsts nodrošina, ka viņš nepacelsies augšā, jā, un, protams, vislabāk ir divi atbalsti, gan sākotnēji pirms zāģa, gan aiz zāģa, un līdzīgs stāsts varētu būt arī par šo te sānu atbalstu, viņš ir uz tādiem savu veidu rullīšiem, te ir divi dažādi paraugi uzlikti, ejam tālāk, pastamies vēl kādu variantu. Tātad šeit ir tas saucamais līstīšu arī variants, un šīs te līstītes tātad gan no augšpuses, gan no sāniem, un viņām ir savu veidu pretspiediens, jā, dažreiz šīs līstītes arī no koka var izgatavot, jā, un viņas neļauj slīdēt atpakaļ materiālam. Protams, ka visforšākais ir tāds, kurš ir iekārtā iebūvēts, un šeit mēs redzam tādu vismaz gan no sāniem, gan no augšas, kur materiālu, kur mēs saregulējam, jā, un viņš jau ir pašā iekārtā. Šai gadījumā izskatās, ka tā ir vai visdrīzāk frēze, kurā ir gan šis sāna atbalsts, gan augšējais atbalsts ideāli, un mums tad atliek tikai materiālu virzīt cauri, mums nav jārūpējās, mums ir tātad no šiem te 3 procesiem vairs jārūpējās pa vienu, attiecīgi tad mēs varam paņemt bīdītājus un droši veikt šo te darbu, un faktiski rokas mums neatrodās šajā te apstrādes daļā, un līdz ar to traumas iegūt ir diezgan mazas. Tas ir apmēram tas, kāds viņš varētu izskatīties palielinājumā bišķiņ. Un, protams, ir vēl arī uzņēmumiem, kuriem ir šīs te atbalsta rokas, tātad arī jau frēzē ir ieveidota šāda te atbalsta rokas, te varbūt neredz, bet te ir arī ritentiņi, kas atvieglo, teiksim, kustību. Kādreiz, ja kādam tad interesē, kā uzlabot savus iekārtas, varu nofilmēt video, aizsūtīt un nelikt speciāli šeit iekšā. Un tā galvenā ideja vēl ar vienu ir tātad atbalstīt no augšas un sāniem, un attiecīgi, lai viņi piespiežās. Šeit ar piespiešanu varētu būt mazā, bet šeit vairāk no sāniem atbalsts. Līdz ar to, protams, katrā konkrētā gadījumā mēs skatāmies, bet tā galvenā ideja ir maksimāli atbalstīt to, ko var atbalstīt ar kaut kādiem atbalstiem, un tad tikai padot materiālu apstrādē, kur mums ir galvenais, ka mēs tikai iebīdam iekšā un veicam apstrādi. Lai mums forša dzīve drošā darbā, atceramies par šiem te atbalstiem, tam ir liela nozīme, it sevišķi ražošanā.